Mīļie draugi, ir liels lūgums pēc palīdzības, negaidīts pēkšņs atgadījums. Pirmdienu 11. marta pēcpusdienā Cēsīs Zaķielā 11 aizdegās mājas jumts. Jumts ļoti cieta no šī ugunsgrēka, arī visa māja īstenībā ir cietusi, ir salieta visa. Ir vajadzīgs morāls atbalsts, ir vajadzīgs finansiāls atbalsts. Un gribu ticēt YouTube spēkam un arī Facebook spēkam, vismaz ar to, ka mēs viens otru varam atbalstīt nošeirojot, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzina par šo vajadzību. Palīdzība ir vajadzīga Guntai un viņas tēvam Ojāram. Viņa ir savā veidā ļoti laba zinām un pazīstam Cēsas sabiedrībā un varbūt pat visu Latvijas sabiedrībā. Gunta darbojas pie ceļa meklētāju un piedzīvojumu meklētāju kustības Latvijā attīstīšanas jau vairāk kā 30 gadus. Un tas nozīmē, ka daudzi kādreizie bērni, kas tagad jau ir jaunieši, viņi ļoti labi pazīst un atpazīst. Ojārs ir vēl vairāk pazīstams, viņš ir jau kopš padomju laikiem ir tāds ilgadīgs mācītājs, kam sirdslieta ir bijusi arī celtniecība. Viņš ir būvējis savus mājas, pēc tam savus mājas pārdevis un ieguldījis dievnamos, lai tos būvētu, lai tos restaurētu. Tā tas ir noticis Alūksnē, tā tas ir noticis Rīgā, Liepājā, Ventspilī. Un tagad pēdējos dzīves gadus dzīvo Cēsīs. Un lūk, šī māja, kurā tika ieguldīts, tik ieguldīts, cik līdzekļu to atļauj, ir aizdegusies un ir cietusi. Ojārs savā laikā bija Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs. Un vēl 90. gados, kad tikai radās doma par šo te jauno latviešu bībeles tulkojumu, viņš domāja, kur atrast līdzekļus, lai šo tulkojumu darbu varētu uzsākt. Un tad atmiņā nāca tas, ka 17. gadsimta beigās Zviedrijas karalis sponsorēja latviešu pirmās bībeles iespiešanu. Ojārs griezās pie Zviedrijas karaļa vēlreiz, vai arī mūsdienās tas nebūtu gatavs sponsorēt šī jaunā latviešu bībeles tulkojuma uzsākšanu. Ojārs ir nācis palīgā visai latviešu kristīgajai sabiedrībai, visai garīgajai Latvijas izglītībai, bet tagad ir pienācis brīdis, ka viņām pašam ir nepieciešama palīdzība. Es lūdzu katram pēc savām iespējām nākt palīgā un atbalstīt šos cilvēkus viņu šī brīža lielajā nelaimē. Paldies!